Spēlēšanās ir izziņas augstākā forma, tā esot teicis Einsteins. Mūsdienās spēlēšanās notiek arī datorspēļu vidē, un skolotāji tās izmanto klasē un mājas darbiem. Veidojot šo video, sadarbojamies ar draugiem no G2A, pasaulē lielākā video spēļu tirgotāja, lai uzzinātu par 3 spēļu dizaina dimensijām, 4 lietām, ko spēles var mums iemācīt, un 5 datorspēlēm, kas palīdz mācīties. Viena no tām pat spēlē Harvards biznesa skolā. Vispirms 3 datorspēļu dizaina dimensijas. Spēles parasti iedalāmas no vienkāršām līdz sarežģītām, ir spēlējums viena vai vairāk spēlētāju režīmā un var tikt spēlēts sadarbojoties vai sacenšoties. Varam sadalīt spēles spektrā no vienkāršām līdz sarežģītām un no nesociālām līdz sociālām. Vienkāršās viena spēlētāja spēles ir dažādas minklus un ejamās spēles kā Super Mario. Sarežģītas nesociālās spēles ir šaušanas spēles kā Far Cry vai simulācijas kā SimCity. Pastāv arī vienkāršas vairāk spēlētāju spēles kā Guitar Hero vai Need for Speed un sarežģītas spēles kā Halo, Minecraft vai Among Us. Spēlēs var sacensties, sadarboties vai abējādi. Mācībām visefektīvākās ir sarežģītās vairāku spēlētāju spēles. Tagad parunāsim par lietām, ko spēles var mums iemācīt. Datorspēles var uzlabot mūsu kognitīvās spējas, uzlabot motivāciju, mācīties, apzināties savas emocijas un spēcināt saskarsmes prasmes. Spēles var uzlabot domāšanu, spēcināt atsevišķas smadzeņu zonas. Tādā meta-analīzē atklājās, ka datorspēles efektīvi māca spēju prātā rotēt priekšmetu, un šīs zināšanas iespējams pārnest arī realitātē. Īpaši datorspēles var trenēt arī loģiku un matemātisko domāšanu. Piemēram, šaušanas spēles izpratni par attiecībās starp objektiem bieži vien trenē labāk nekā vidusskolas mācību programma. Spēles var paaugstināt mūsu motivāciju un iesildīt mācībām. Atgriezeniskā saite, kas pielāgojas spēlētāju spējām, notur viņu proksimālās attīstības zonā, ko definējis Vigotskis. Saprotot, ka uz priekšu tiekam mēģinājumu, neveiksmi un atkārtojumu procesā, var izstrādāties uz izaugsmi vērsta domāšana. Daļa pārliecības, ko gūstam spēlēs, var tikt pārnest uz citām dzīves jomām. Pastāv emocionālās veselības iegūmi, un dažos pētījumos atklāt pat saiknes starp datorspēlēm un uzlabot noskaņojumu. Tas ir loģiski, jo saskaņā ar mēdīju lietojumu un apmierinājumu teoriju vairums cilvēku meklē dažādu veidu mēdījus, lai regulētu garstāvokli. Noliekot grāmatas malā īsam spēļu pārtraukumam, varam uzlabot savu lomu. Kādā pētījumā atklāts, ka gameri bieži piedzīvo augstu stresa līmeni, tāpēc iemācās valdīt pār savām emocijām. Ieguvums var būt arī saskarsmes jomā, jo veidojam jaunas attiecības. Dažās spēlēs mums jāsaprot, par kurām varam uzticēties, kā komunicēt un kad uzņemties vadīt. Pozitīvas saskarsmes prasmes sevišķi labi veicina uz sadarbību vērstas datorspēles. Kādā ilgstošā pētījumā secināts, ka bērni, kuri mācību gadu sākumā spēlē uz saskarsmi orientētas spēles, mācību gada gaitā ir izpalīdzīgāki. Vispēcot aplūkosim 5 spēles, kas ļauj daudz ko iemācīties. Remission ir datorspēle, kas slimiem bērniem māca tikt galā ar vēju. Spēlē bērni vada nanobotu, kas sašauj vēža šūnas un ierobežo ārstēšanas blaknes. Kontrolēts pētījums ar nejauši izvēlētiem dalībniekiem pierādīja, ka bērni, kur spēlē Remission, labāk ievēroja ārstēšanās protokolu un ieguva vairāk zināšanas par vēzi. Šī spēle ir palīdzējusi simtiem tūkstošu mazo pacientu. Spēle Minecraft veicina radošumu, sadarbību un problēmu risināšanas mēģinājumu un kļūdu ceļā. Spēlētāji būvē paši savu pasauli, pielietojot matemātiku, mācās ar figūrām un ģeometriju. Daži nodarbojas ar elektroinženieru un uzbūvē virtuālajās pasaulēs strādājošas mašīnas, bet citi pēta cilvēks vēsturi. Spēles izglītības modulis sniedz skolotājiem īpašu kontroli un pieeju plašam mācību stundu klāstam. Spēle Democracy spēlētāji iepazīst grūtības, ar kurām nākas saskarties politiķiem. Viņi apgūst ekonomikas pamatus un saprot, kā politika ietekmē cilvēkus. Viņiem jārisina tādas problēmas kā imigrācija un bezdarbs, bet pēc tam jāmēģina iegūt balsu vairākumu nākamajās vēlēšanās. Lietotne Brainquake ļauj skolēniem mācīties matemātiku, neizmantojot simbolisku valodu.
Treškursniekiem mēnesi spēlējot šo spēli tikai 10 minūtes dienā, 3 dienas nedēļā atklājās par 20% uzlabot sekmes matemātikā. To izstrādāja ar populārā matemātikas skolotāja Kīta Devlinga palīdzību. Izglītošanas moduls ļauj skolotājiem novērot skolēnu izaugsmu un radošumu. Tā dēvētā Harvards Ingvera alus spēle ir komandā spēlējama biznesa simulācija, kurā spēlētājiem jāvada Ingvera alus ražotne, izplatītājs un vairumtirdzniecība vai mazumtirdzniecība. Spēles sākumā Ingvera alus nav pieprasīta, bet tad kļūst par iecienītu preci. Tagad katram spēlētājam jāizlem, kā rīkoties, pārbaudot krājumus, paredzot pieprasījumu un rakstot pasūtījumu. Šī spēle tiek spēlēta vadošajās biznesa skolās, jo māca atklātas komunikācijas un komandas darba nozīmi. Un kā ir ar tevi? Ko tu domā par datorspēļu spēlēšanu mācību nolūkos? Vai esi datorspēlē iemācījies kaut ko reālajai dzīvē noderīgu? Ja vēlies uzzināt vairāk par šo tēmu, G2A darbinieki ir izstrādājuši tieši skolotājiem paredzēts bezmaksas kursus tiešsaistē. Ielūkojies vai lasi vairāk aprakstā. Paldies, ka noskaties šo video!